Čau visiem! Šajā video būs tāda apkopot visi tie darbi kaut kādi, kurus bija filmējis šo mēnesi. Pie mājas vēl tā īsti neesmu pieķēries, bet tādus darbus daru, lai varētu drīzumā pieķerties. Un viens no tiem ir materiāla savešana. Pa ziemu iekrātos līdzekļus tagad, tērēju ārā, sapirkt gan cements, gan jumts, lai būtu vasarā ko darīt. Un kopumā, vairākas reizes nācās braukt, vest visu kaut kāds materiāls. Jo, cenas diez vai paliks lētāks, un līdz ar to nācās pātrināt visu šo procesu. Pagājuši gadu es pirku paleti, šogad sanāca tāda puspaleti, 25 maisus. Tīri dēļ tā, kad es vēl nezinu, vai man sanāks tuvākajā laikā tik daudz betonēt, jo betona maisītājs ir aizdots paziņām. Līdz ar to, paņēmu pusīti. Tagad šajā misinē jāatrod kaut kur vieta priekš 2 paletēm ar eternitu. Ilgi domāju par to, kādu jumta segumu izvēlēties, un beigās sanāca tā, ka tagad ir tāda atlaide bija šiem te jumta segumiem. Līdz ar to es izvēlējos šo jumta segumu beigās. Te jau redzēs, vai tā ir laba vai slikta izvēle. Tomēr es diezgan ilgi domāju par šo, gan plus, gan mīnus, un galu galā izvēlējos tieši šo materiālu. Tātad viena palete ir ievests, diezgan ilgi gāja. Reiķinu minūti jārēķina uz katru. Tad reiķinu 100 minūtes, un tas ir 2 stundas kaut kur kopā, kamēr salika visu paleti, un tā rokas arī vairs nejūt. It kā pa vienam nav tik traki, bet tā tev jāatkārto visu. Tā kā šajā brīdī neskatoties, šis nožēloju, ka modeļjumtu nepaņēmu. Bet, labi, te jau šos sāpes drīz aizmirsīs. Un te jau viss būs labi. Tā kā ja kāds grib, tad, zināt, šajā te pašam vest, diezgan tā, uz robežu. Tātad tagad priekš drenājuši savākšu šos te. Tā kā mēs betonējam, te bieži palika pāri betons. Tā kā skalo izlēja, un viņš sapieta šo te grantu vākšu kopā un vedīšu priekš drenājuši. Jo nāks jauns grāns un šķembas, paņemšu mazāks. Jo šajās baigi grūti bāzt iekšā ķerā. Tad doma te viņas ir viena krauva, un tad granti tur tālāk. Bet, vispirms visi jāsakārto. Tad turpinu. Tagad es beru grantu, pabēršu drusku. Un tad, uzlikšu geomembrānu virsū, geotekstilu. Tā it kā teica, kad vajadzētu izdarīt. Izdarīs. Labi, ekstārķis arī atlidojas. Labi, varbūt neredzim. Uzliku geomembrānu pa virsu, un tā radinieks teica, ka viņš tā darīja. Kad ķipa labi strādā, nezinu, kā būs. Man jau tāpat te pārsvarā tikai pavasarī ūdens, bet, ja jau materiāls viss bija nopirts, jau jāieliek pirms rokas iet, un tad jau aizmirsīšu uz 50 gadiem, cerams. Kaut kā baigi nepatīk, kāda arī izskatās tagad. Bet labi. Sataisīs te visu iebetonēs, un te jau var izsīsies skaisti. Te tagad es iestādīju pāris melnvalkņus.
tīri, lai pasītos, kā viņiem patīk te. Un, jā, šeit ir tāda palienpļava. Pagaidām man viņa ir tikai kā nasta pagaidām, jo vēl nav man nekāda dzīvnieka. Varbūt būs aitas, tad būs savādāk. Bet jā, un te ir tāds kā ieplak. Es nezinu, vai no bagarēšanas, vai tā ir vecā gultne, vai kas. Un es te gribētu uztaisīt tādu kā mazo tādu dabas rezervāru, mazo melnalkšu mežu. Vai arī kopā ar gobām un tādām lietām. Bet, melnāks liekas tāds vispiemērotākais šeit, kad te ir ūdens, pāris mēnešus gadā. Es domāju, viņiem tas nebūtu problēma. Un jā, pagaidām tāda doma, augsts, neaugsts. Tīri šo mazo daļu būs kā biofiltrs, varbūt. Bet, jā, parādīšu tūlīt tuvāk. Te niedrs ir. Bet varbūt ar laiku viņi spēs iejaukties. Tādus es no ļoti maziem šādiem te sprīžu garumā pa 2 gadiem viņi tik lieli izauguši. Jā, veikalā pirkt būtu daudz dārgāk. Šis tāds visstiprākais, kas man ir. Tāds 4-6 sastādīsies. Un tad redzēs, kā te būs. Cerams, ka iejauksies, un tad būs smuki. Stārķi ir atlidojuši. Tagad man šos te šitos izmantošu priekš ūdensmuts. Kaut kā tā. Paņēmu divus šitos te paņēmu. Varbūt izmantošu viņu tādu. Priekš kādām stūrīšiem vai kā. Varbūt te kaut kur vajadzēs pielabot šitam. Šito atstāšu kā muzeja eksponātu. Skaisti to savienojumu. Te aptuveni tā plānotā vieta priekš tā kuba. Te būs augi, kaut kādi gurķi, nezinu kas. Vienkārši tā, lai siltāks ūdens. Te tāpatās grūti nopļaut un tā. Patīrīšu caurpēdu kamēr. Tad te būs tāds uz pa virs, un te jau vienkārši te lai paliek. Varbūt iznīcināšu zāles, iesēšu kaut kādu āboliņu vai kaut ko tādu. Tātad man te ir
bija palikusi krāsa. Viņa gan termiņš beidzies, bet tā, zvieda krāsa, dzeltena. Un izsmērēja viņu tīri, lai redzētu, kāds tas tonis. Un tā, te var redzēt šāds, un tas oriģinālais ir kaut kādā šādā krāsā. Un cik tas saglabājies, te varbūt nav tik daudz, bet te ir. Un šis ir vistuvākais, ko es varu atrast no naturālajām krāsām. Un šī ir ar lēta, salīdzinot ar lineļas tīro. Vai viņa būs labāk, sliktāk, to redzēs. Bet šo var tikai uz neapzāģi, neavēlē to. Jo ēvelētais viņš tā kā iesnost, bet kopumā jā, šādi izskatās. Un stūrīši būs tumši, bet tos gan laikam tie ir ēvelēti. Lielākoties tur, ka man būs jāsūt jauni. Tad man būs tur jānopērk tā lineļas krāsa. Skaties, Baltic Eco vai kā viņi tur, Paint Eco. Bet nu, tas tālā nākotnē. Viena darba, ko es gribēju jau pāris gadus izdarīt, ir uztaisīt apkopi. Tagad izslēdzu aeratoru un gribu izsūkt. Tur tās dūņas laikam jāizņem. Un tā bioloģiska attīrīšana. Te kaut kāds, kurš ir reaktors, kurš kas, to es nezinu. Bet nu, jā, man liekas, ka vajadzētu, tāpēc šis te, man liekas, nāks noderīgi. Tā. Mums jāpārbauda, vai šis vispār strādā kopš ziemas. Viņam ir tāds, nu tagad padārgi šauka bija ap 27 eiro. Bet, nu jā, 10 metri vai 7,5. Izliešu tajā, tajā nosēt grāvī, nē, nu, infiltrācijas laukā. Tā, ieslēdzu, strādā.
Eku. Lapiņš. Mans pirmais gads, kad bites ir dzīves pavasarī. Un jā, beidzot varu tā mierīgi pasēdēt. Jo tādā ziņā esmu diezgan liels darba holiķis laukos, ik īpaši. Un nekad nevar atpūsties. Un te ir vienīgā vieta, kur es tā var teikt meditēt, nezinu. Paldies, ka noskatījāties šo video, un te jau tiekamies nākamajā daļā, kur cerams jau sāksim ķerties pie mājas.